Floridas Panthers hokeisti ir spēruši vienu soli tuvāk līdz Stanley kausa izcīnīšanai. Ir atlikušas vēl tikai 3 uzvaras, lai Floridas Panthers šogad kļūtu par Stanley kausa čempioniem. Ticu, viņi to izdarīs. Pagājušajā naktī Florida pret Edmontonu aizvadīja pirmo Stanley kausa fināla spēli. Florida spēlē mājās. Sergejs Bobrovskis, jaunais Floridas Panthers mūris, tika galā ar visiem Edmontons Oilers mestajiem 34 metieniem pa vārtiem. Tā kā spēlēja Sergejs Bobrovskis, cepuri nosiņu priekšā. Wow! Visas spēles garumā Florida pa vārtiem izpildīja mazāk metienus, bet viņi meta precīzāk nekā Edmontons Oilers komanda. Stanley kausa čempioni būs tie, kas spēlēs kopā visa komanda, un tā ir Floridas Panthers. Un pirmajā spēlē pierādījās tas, lai cik censtos Konors Makdeivids ar Haimanu, viņiem neizdosies uzvarēt Stanleya kausu. Jo Edmontons Oilers komandai nav labs vārdsargs vārtos Skinners. Otrajā periodā, kad guva vārds Floridas Panthers, viņš ielaida Skinners ar pirmo metienu uzreiz. Es spēli pa nakti skatījos. Tā kā Florida ir ar ļoti daudz priekšrocībām šajā fināla sērijā. Ar to, ka viņi ir 2. gadu spēlējuši finālā tagad spēlē. Un tas, ka viņi ir labāka komanda. Un viņiem šī sezona ir bijusi labāka nekā Edmontons Oilers komandai. Let's go Panthers! Nākamā spēle būs pēc Latvijas laika 3:00 atkal, naktī uz otrdienu. Čau! Ceru, ka tev patīk šis video. Floridas Panthers labā vārtus iemeta Veherovagī, kur asistēja Sams Reinhards ar Aleksandru Barkovu. Otros vārtus iemeta Rodrigoes, un trešie bija tukšos vārtos.